Supermeitene beidzot ir iznākusi kinoteātros, un tas nozīmē, ka ir pienācis laiks apskatīt filmas spoilerus, kā arī tās labākos un vājākos momentus. Filma Supermeitene ir balstīta uz komiksu Supergirl, Woman of Tomorrow. Milija Alcock atveido Karu Zorelu, jeb Supermeiteni, austrāliešu aktrise, kura kļuva pazīstama pēc seriāla House of the Dragons. Stāsta centrā ir Kara Zorela, jeb Supermeitene, kura kopā ar jauno Rūtiju dodas bīstamā ceļojumā, lai atrastu slepkavu, kas nogalinājusi Rūtijas ģimeni. Taču komiksā tika nogalināts tikai tēvs. Rūtija ienāk bārā un saka: "Man vajag drosmīgu cīnītāju, kas spētu atriebt ģimeni." Kā pateicību viņa atdos sava tēva zobenu. Tā kā Rūtijas zobens ir ļoti vērtīgs, kāds ciplanētietis mēģina to viņai atņemt. Kara steidzas palīgā un nežēlīgi piekauj uzbrucēju. Tas ir īpaši iespaidīgi, jo viņa ir piedzērusies un atrodas uz sarkanās saules planētas, kur Supermeitenei nav viņas ierasto spēju. Nākamajā rītā Kara pamostas ar smagām paģirām un ievainojumiem. Kamēr viņa tīra zobus, viņai piezvana brālēns Clarks. Neilgi pēc tam ierodas Rūtija, kura vēlreiz lūdz Karai palīdzību atrast Krēmu. Tikmēr Krems ierodas Karas mājās un iešauj kripto saindētu bultu. Karai ir dotas tikai 3 dienas, lai atrastu pretlīdzekli. Pretējā gadījumā kripto mirs. Kremam filmā ir viena būtiska atšķirība no komiksa. Atšķirībā no komiksa versijas, filmā viņš ir attēlots kā sieviešu tirgotājs, kas viņa tēlu padara vēl nežēlīgāku un pretīgāku. Šeit mēs iepazīstam Lobo, jeb Jason Momoa. Iepriekš viņš DC filmās atveidoja Aquamanu, bet šoreiz iejūtas pavisam citā tēlā. Lobo ir viens no bīstamākajiem medniekiem visumā. Neticami spēcīgs, nežēlīgs un pazīstams ar savu melno humora izjūtu. Ceļojuma gaitā Supermeitene saprot, ka atriebība nespēja dziedēt zaudējumu radītās sāpes, un māca arī Rūtijai, ka patiesa drosme slēpjas spējā doties tālāk, nevis atriepties. Kopumā Supermeitene ir emocionāls un aizraujošs piedzīvojums, kas veiksmīgi apvieno iespaidīgas darbības ainas ar stāstu par zaudējumu, atriebību un cerību. Milija Alcock lieliski iejūtās Karas lomā. Savukārt Rūtijas un Karas attiecības ir filmas emocionālais kodols. Lai gan dažas sižeta izmaiņas atšķiras no komiksa un ne visi lēmumi būs paprātam faniem, filma kopumā ir veiksmīgs papildinājums jaunajam DC visumam. Vai es ieteiktu to noskatīties? Jā. Ja tev patīk supervaroņu filmas ar emocionālu stāstu, spēcīgiem tēliem un daudz asa sižeta, Supermeitene noteikti ir skatīšanās vērta. Savukārt komiksa Supergirl, Woman of Tomorrow cienītājiem būs interesanti salīdzināt filmas adaptāciju ar oriģinālo stāstu.